9:09 minūtes, labrīt, otrdienā, 23. jūlijā. Nu, tā kaut kā sanāca, ka šī mums ir tāda ļoti ciemiņiem bagāta diena, un šorīt pie mums ciemos ir Nordea banka. Labrīt, banka! Labrīt! Labrīt, jā, ļoti daudz bankas darbinieki. Nu, ne ļoti daudz, bet daudz bankas darbinieki. Tātad Nordea bankas mazo un vidējo uzņēmumu departamentu vadītāji Guna Riekstiņa. Labrīt, Guna! Labrīt! Un tad arī darbinieki Natālija, Irina, Liena, Arta, Indra un arī viens puisis Ivars. Kāpēc tik maz puiši? Ne, mums ir vēl, mums īstenībā ir Viņi tur banku pašreiz. daudz puišu salīdzinoši. Un kas tagad notiek bankā? Tagad bankā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem neviens, ja? Ne, visi domā, ka mēs esam sapulcē. Bet jūs arī esat sapulcē, principā. Jūs Tieši atnācāt apskatīties, kā mums te iet. Mums iet ļoti labi, kā jums te patīk, viss kārtībā. Nu, mums nav tik liels telpas kā bankā, bet mēs uz to tiecamies. Mums mazliet izskatās pēc bērnu dārza. Tas bija pirmais iespējas Ja? pēc mēbelēm. To mēs pateiksim mūsu mēbeļu piegādātājiem. Tas ir labi. Tas ir labi, ja? Nu jā, ne, lai gan īstenībā es pēc tam parādīšu, mums ir arī viens dīvāniņš, kas ir īstenībā no Nordea bankas. Ja kas viņai zinām, tam dīvāniņam ir reāla saistība ar Nordea banku. Nopietni. Un mums vajadzētu izlikties, ka mēs par to neko nezinām. Nē, es pēc tam izstāstīšu tās. Nē, to Tas ir legāls un Jā, oficiāls. pilnīgi legāls un oficiāls, jā. Mazie un lielie uzņēmumi. Nu, pāris vārdos par banku. Jūs teicāt, ka nerunāsiet par banku. Neko nerunājam, principā neko nerunājam par banku. Nu, domāju, ka nē. Nu, pašlaik galvenais laikam ir, kad šeit ir pozitīvi Nordea cilvēki un ka mēs atbalstām dažādas pasākumus, tas skaties saistīts ar mūziku. Ak, šitā. Ja? Un kas te ir par Pozitīvus. pozitīvus? Vēl jūs vēl atziņās. tādās pozitīvus Atziņās tieši tā. sajūtās, ja? Jūs visi arī bijāt uz pozitīvus festivālu. Nu, Visu laikam jau nebija. Gan. Visi nebijāt, ja? bet bija daudz pārstāvju. Daudz bija, ja? Okay. Un kā jums patika? Nenosaukt tie, kas bija. Bija ļoti labs laiks. Bija. Rīgā bija slikts laiks, bet Salacgrīvā bija viss kārtībā. Nu, jā. Nu, tur, kur ir Nordea klāt, tur vienmēr ir labs laiks, vai ne? Tā sanāk. Tā tam vajadzētu būt. Nordea ļoti atbalsta visādi šādas liels pasākums. Jums ir maratons un pozitīvs festivāls, kas vēl? Nu, tie laikam būtu tie galvenie, kas tādi latvietiem, kad visiem zināmie pasākumi. Vajadzētu kaut ko arī ziemā. Labdarības pasākumi. Bet mēs nolēmām, ka mēs par banku nerunāsim. Labi, ar ko jūs nodarbojaties ikdienā? Nu, tā kā banka, ikdienā, es domāju, ārpus darba. Es došu vārdu Ivaram. Ivars, Viņš visus ir iedvesmojis, lai pastāsta. Nu, man, principā, Bišķiņ tuvāk. Jā. Divas tādas aktivitātes, varbūt ārpus darba. Galvenās ir viens ar triatlonu nodarbojos. Wow, tas ir tas, kur skrien un pēc tam brauc ar riteni un peldu un kaut kā tam līdzīgi. Ļoti ātri ģērbjās. Peldu, brauc ar riteni un tad skrien. Tas ir kaut kā, man liekas, ka tur nav kaut kas, tur ar galvu kaut kas tur ir jādara. Cik tur taču ir kaut kāda, cik tur bija tie kilometri no sākuma? Tā garākā distance ir 3,8 jāpeld, 180 ritenis un 42 jāskrien beigās. Bet ir arī dažādas īsākas distances. Tas ir reāli psihi cilvēki. Tas ir visa diena, apmēram. No 8 līdz, kā kuram? No 8 līdz 16 stundām. Atkarīgs no tā, kurš ir trenējies daudz. Es biju kaut kad, mēs te ģimeni bijām Londonā, un tad tieši sākās triatlona sacensības. Viņi pa to Haidbarku no sākuma viņi peldēja caur tam visam parkam šurp turp. Un pēc tam to es neredzēju, kā viņi tālāk ar tiem riteņiem, bet tur es tā sapratu pēc uzrakstiem, ka tur viņiem kaut kas tam līdzīgs notiekās. Kur tas notiek Latvijā? Latvijā jau ir kaut kādas sacensības, 5-6 pa gadu tiek organizētas. Gan dažādās vietās ir. Arī tagad būs augustā, būs Rīgā pirmo reizi, man liekas, vēsturē. Pa kurien jūs peldēs? Tur būs pie Ķīpsalas, man liekas, ka Daugavā. Daugavā peldēs? Jā, un tad kaut kur riteņu braukšana, tur pa Ķīpsalu un tad skriešana. Bet tas būs īsā distance, triatlons sprinta distance. Nav bijis tā, ka to ričuku nozog? Nē, tur jau ir sacensību organizatori un cilvēki, kas apsargā, un tur jau nelaiž nemaz.
Principā ārzemēs arī ļoti piedomā par drošību. Viņas, tās zonas, kur riteņi glabājās, viņas arī apsargā, un to var izņemt tikai pats ārā to riteni ar, to var pierādīt ar numuru. Viņš nevar pierādīt ar nekā. Sliktākais, kas var notikt, ka nevar atrast savu riteni. Jā. Jūs zināt, kas ir tas, labi, tā nedrīkst teikt, ir viena tautība, kurai arī savus triatlonu zināt. Čigāniem, jā, to es dzirdējis. Ok, bet to mēs redzam. Labi, ar ko vēl jūs nodarbojas? Triatlons, ar ko vēl meitenes, ar ko nodarbojas? Šuj, tamborē. Ir kaut kas tāds īpašs, jā? Artiņa, lūdzu, izstāst, jā. Man tagad visu laiku gāja paralēli studijas vēl, bet to es jau esmu beigus, un vēl es arī nodarbojos ar dejošanu. Ko Arta dejo? Es dejoju Latvijas Universitātes Kārsē meiteņu komandā. Tas ir ar pušķiem, jā? Jā, tieši tā. Atbalstu visus universitātes sporta pasākumus un arī citus pasākumus, kas mums ir. Nordea bankai ir viena parastā banka, kurai ir savs koris. Jums arī ir kaut kāda tāda pašdarbība, jā? Ir, jā? Koris, jā? Mums ir volejbola komanda, mums ir basketbola komanda. Mums aktīvi cilvēki, jā, un aktīvi. Forši, vajag labi, baigiem maleči. Labi, paklausīsimies tagad kādu dziesmu, un pēc tam es jūs pielikšu pie darba, jā? Labi? Okay. 9:20 minūtēs. Labrīt, otrdienā, 23. datumā. Ko banka šodien darīs? Ies un rēķinās un skaitīs un ņemsies un darīsies, ja? Pa dienu. Tiksies ar klientiņiem. Maziņajiem un vidējiem. Maziem un vidējiem. Un visi nāk un visi kaut ko baigi grib, vai ne, no bankas? Arī mēs gribam. Tā, es teicu, ka es došu uzdevumu. Tā, tad pie mums šorīt viesos ir Nordea bankas mazo un vidējo uzņēmumu departamentu vadītāji Gunta Riekstiņa un viņas kolektīvs, ja? Un tagad, Guna, tev jānāk būs šeit. Tu būs tagad DJs uz brīdi. Fantastiski. Jā, nāc. Ko? Es parādīšu, kas ir jādara. Tagad tā. Labi, es tādām pogām nesarežģīšu. Tagad būs kaut kas jāpasaka. Vai austīts vajadzēs? Padod Edgara iedošās. Tā. Var kaut ko dzirdēt? Nē. Priekšniecība, jā. Nu, kaut ko dzirdi? Dzirdi kaut ko austījās? Labrīt visiem. Jā, dzirdēji, jā? Nu tāda. Ok, labi, tā. Nu tad, kad tev tagad ir kaut kas jāpasaka, Gunai, jaunajiem dīdžiem ir kaut kas jāpasaka, jo priekšniekam ir viss ir jāprot, vai ne? Ir kaut kas jāpasaka, cik ir pulkstenis, reku tev var redzēt, kas ir par dienu, kas ir par datumu, pulksteni var redzēt, reku šitien te, un te var redzēt, kas būs nākošā dziesma. Un tad, kad būs, pateiks to, tad, kad gribēs, lai tā dziesma skan, tad ir jānospiež šitā poga. Next. Viss ir ārkārtīgi vienkārši, ja? Lūdzu. Skaļumu var, šito te var pagriezt klusāk. Pašās ausīs skaļumu vajag skaļāk? Skaļāk? Kaut ko saki? Jā, tā nākamā dziesma man pašai personīgi ļoti patīk. Droši to. Tā, no? Tad mums pirmo reizi, cilvēks pirmo reizi radio ētrā, ja? DJs Guna. Tātad DJs Guna ar jums runā šorīt. Mums ir otrdiena, 23. jūlijas, 9:22. Un nākamo dziesmu mēs klausīsimies no Inexes, Suicide Blonde. Un tad ir jāspēj šitā poga. Aiziet. Nu, nebija taču sāpīgi, vai ne? Viss ir vienkārši.